Jūs redzējāt, kā Delfi runā par Eirovīzijas boikotu? Ļoti bailīgi. Viens no iemesliem, kas daudziem arī nepatika pagājušā gada konkursā, bija acīm redzams vienas valsts pārsvaras skatītāju balsojumā, kas pēc dziesmas kvalitātes nekas neliecināja, ka tam tā vajadzētu notikt. Tika ievākt arī pierādījumi par to, ka ir veiktas milzīgas naudas iepludināšana, lai šī valsts dabūtu vairāk balsis no citām valstīm skatītāju balsojumā. Oi, tikai nenosaukt tās valsts nosaukumu. Viņš tā arī nepasaka. Tā bija Izraela, kas centās izmantot Eirovīziju, lai uzlabotu savu imidžu. Bet mums svarīgi zināt, kāpēc tieši vairākas valstis boikotē. Kā tās valstis skaidro šo savu boikotu? Tā kā viņas jau iepriekš bija minējuši, ja Izraela atļaus piedalīties, šīs valstis boikotēs šo konkursu šogad. Viņiem vienkārši nepatīk Izraela. Nekas dziļāks jau tur apakšā nav, vai ne? Tieši Izraels dalības vai arī daļa tā, ka tie noteikumi nebija īsti labi un pieņemami? Andris, protams, mēģina novērsties no tā, ko Izraela dara, un vairāk vainot noteikumus. Cik esmu iepazinies ar šo valstu oficiāliem paziņojumiem, tie pārsvarā ir saistīti ar Izraēlas piedalīšanos konkursā. Es brīnos, ka Edgars var nosēdēt pie galda, ņemot vērā viņa mugurkaula trūkumu. Atkal īsti nepateica neko par to, kas tad bija šo valstu paziņojumā, kas tad ir tā problēma ar Izraēlu. Visi šie dalībnieki zina iemeslus, bet viņi neteiks, jo nedrīkst. Tāpat kā krievu raidījumi nedrīkst runāt par to, kas notiek Ukrainā. Bet es jums pastāstīšu. Tur nav nekas sarežģīts. Tātad Izraēla mērķtiecīgi galina civiliedzīvotājus, bērnus, žurnālistus un palīdzības sniedzējus, kas atrodas valstīs tuvu Izraēlai. Ik pa laikam trāpot arī kādam teroristam no Hamas vai Hezbollah, jeb 80% civilo un 20% teroristu. Tas ir ļoti maziņš ieskats tajā. Es esmu uztaisījis vairākus video par šo tēmu, ko iesaku noskatīties. Pat Izraēlas cilvēktiesību grupas ir atzinušas, ka viņu valsts un sabiedrība veids genocīdu pret palestīniešiem. Bet kāpēc Latvija neboikotē un turpina dalību? To arī jums šīs programmas vadītāji baidās teikt, bet tas ir arī visai vienkārši. ASV ir galvenais Izraēlas sponsors un ļauj viņiem darīt, ko viņi vēlas. ASV ir galvenā NATO valsts. Mums blakus ir Krievija, kur labprāt nelūgt ienāktu mūsu teritorijā, paslaktētu mūs, atņemtu zemi. Mums nostājoties pret Izraēlu, ASV visticamāk atteiktu mums palīdzību cīņā pret Krieviju. Eiropai nostājoties pret Izraēlu, ASV visticamāk pamestu NATO. Mēs negribam aizvainot tētuku, jo blakus ir vēl trakāks. Vai tas bija tik grūti paskaidrot? Šis nav lielākais boikots pagaidām Eirovīzijas vēsturē. 1970. gadā tur 5 valstis arī atteicās piedalīties konkursa noteikumu dēļ. Viss norisinājās, viss nākamgad atkal piedalījās, visi dzīvo tālāk laimīgi. Principā saka, nepievērsiet uzmanību, nekas svarīgs. Nākošgad visi būs atpakaļ. Galvenais nepētiet neko dziļāk. Nevajag. Ja Krievijai nav ļauts piedalīties viņu agresijas dēļ, tad nav loģiski Izraēlai ļaut to darīt. Tikai tāpēc, ka viņu agresija ir vērsta pret tumšākas ādas krāsas cilvēkiem. Vienu gadu izlaidīs tās valsts, un es ceru un domāju, ka atgriezīsies šajā konkursā. Redzam, kurā pusē bāliņš stāv. Un te pašā pusē redzēsim arī supernovas dalībniekus.